Teiksim, ka man ir kuģis. Ja tu sev iesit un tev sāp, vai tu esi vājš vai stiprs? Tas ir bezjēdzīgs jautājums. Laika gaitā tam nolietojas motors. Ja tu sev iesit un tev sāp, vai tu esi vājš vai stiprs? Šis jautājums ir bērnišķīgs, tik daudzreiz uzdots un pārspriests, ka tas ir zaudējis jebkādu vērtību un nozīmi aizdomāties. Tad stūra. Ja tu sev iesit un tev sāp, vai tu esi vājš vai stiprs? Kāda starpība, tu tāpat esi idiots. Tad kaut kāds akmenis sabojā korpusu. Ja tu sev iesit un tev sāp, kāpēc tu sev tik stipri siti? Tāpēc, ka citādi tu būtu vājš. Un, protams, katrs sabojātās sastāvdaļas vietā tiek ielikta jauna. Ja tu sev iesit un tev nesāp, vai tu vispār sev iesiti? Tas ir pilnīgi subjektīvi. Ja tu sev siti, tad iesiti, ja nesiti, tad neiesiti. Un tad pēc kāda laika pilnīgi katrai detaļai ir bijusi kāda ķibele, un tā ir bijusi aizvietota. Ja tu sev neiesit un tev sāp, kas notika? Gan jau iesita kāds cits. Bet tas joprojām ir tas pats kuģis. Ja tu sev nodari pāri, lai sasniegtu mērķi, vai tu esi zaudējis vai uzvarējis? Atkarībā no tā, cik liels ir iegums un cik daudz ir nodarīts pāri. Un ja ir aizvietotas visas detaļas, izņemot vienīgu skrūvi, Atkarībā no tā, cik ļoti sāp, ir jābūt balansam, kas to atsver. un ja nu tas izskatās tāpat kā pirms tam, Ja tu sev iesit un tev sāp, vai vispār ir nozīme, cik ļoti sāp, ja tu iesiti sev pats? Tikai tu pats vislabāk vari kontrolēt, cik ļoti tev sāpēs. un ja nu tas izskatās pilnīgi citādi, bet visas fundamentālās detaļas, kas liek tam darboties, ir tās pašas, kas sākumā, Ja tu sev iesit un tev sāp, cik ilgi tas sāpēs? Ilgāk nekā vajadzīgs, jo līdzi nāks nožēla. izskatās taču pēc cita kuģa. Ja tu sev iesit un tev sāp, vai tas bija tā vērts? Cik ilgam jābūt laika periodam, kurā tiek aizvietotas detaļas, lai nevis tiktu uzbūvēts jauns, bet reģenerēts vecais? Ja tu sev iesit un tev sāp, vai tu esi vājš vai stiprs? Bet tas joprojām ir tas pats kuģis.